Čau, mīļie! Šajā ierakstā es vēlos nodot jums enerģiju vēstījumu par februāri. To es sapratu šorīt no rīta, kad es vēlos tieši šodien, te un tagad jums to nodot. Kāpēc? Pirmām kārtām, tāpēc, ka man ir brīvdiena, bet otrām kārtām es gribu, lai šajā reizē, kad jūs klausaties, jūs pēc iespējas izslēdziet kaut kādu veidu savu prātu un savus kaut kādu prātu programmas, kāpēc. Es domāju, ka vēstījums nebūs garš, viņš būs īss, jo drusku steidzās. Ir pilnīgi cita enerģija, ir manī kā pavadonī, kā cilvēkā notiek pārmaiņas, izmaiņas, tāds tā kā diezgan liels pakāpiens uz augšu, un no šīs ten apzinātības, kas ir paplašināta un vēlreiz paplašināta, notiek tā, kad šī ten enerģija sāk caur savas realitātes radīšanu. Es viņu sāku pieredzēt darbībā, es viņu sāku pieredzēt dzīvē, es viņu sāku pavisam no citas puses, caur savu fizisko avatāru pieredzēt. Šis te periods, kas notiek pašlaik, un viņš jau ir kādas 2 nedēļas, es gribu teikt, tā ir tāda kārtējā, bet pavisam savādāk, kaut kāda veida pārdzimšana, jo tāpēc, ka katru reizi es pilnīgi savādāk uz to skatos, kas ar mani notiek, un īstenībā, kad tas nenotiek tikai ar mani, tas notiek ar ļoti daudziem cilvēkiem, tāpēc, kad mainās enerģija apkārtējā, kad fizikā var novērot, un es arī savā fizikā novēroju, man ir mugurkauls ir tik ļoti jutīgs, kad es fiziski apmēram bezmazliet baidos kustēties, bet šoreiz ir tā, ka es esmu nevis horizontāli, bet es esmu vertikāli, tāpēc, kad notiek ļoti spēcīgs sazemējums, tā enerģijai arī, kas ienāk, un tā enerģija, kas sazemējās, un to, ko es redzu, radot un izvēloties un darot caur sevi, ir tā, ka šis ten enerģijas lauks, kas ir apkārt, viņš vairs tā kā, cik tas paplašinājums kaut kādā brīdī notika ļoti ilgi daudz, pieskaroties dažādiem egregoriem, tad tagad ir pienācis tas brīdis, ka viņi saka, tā kā tu vēlēsies, tā kā tu teiksi, tā būs. Tu kaut ko vēlies, patiesi, īsti tādā iekšējā tādā stabilitātē, savā iekšējā tādā nopietnībā, atbildības uzņemšanās notiek par sevi pilnīgi citā enerģētiskajā līmenī. Un tas, cik tu pieaudzis kā cilvēks pret sevi izturies, tik viņi arī saka, lūdzu, ņem, dari, radi pieredzi. Ja? Šāda platforma vēl nav bijusi, šāda iespēja vēl nav pastāvējusi, un es domāju, ka diezgan daudzi, cik man saka un rāda, un cik es arī dzirdu no citiem cilvēkiem, notiek cita veida aktivizācijas avatāros, izskaidrojas prāts, ļoti daudz, kas no nulēs mentālā, es jūtu, kad kaut kāda veida programmas, kas ir bijušas, kad pat cilvēki, kas iespējams kaut kādā dzīves brīdī ir bijuši ļoti tuvi un svarīgi, vai tāda ir bijuši šī ten ilūzija, kad arī šie faili tiek dzēsti, un kad notiek pilnīgi kaut kas cits, jo tāpēc, ka tie nolūki ir izteikti ļoti daudzi savā laikā, lai notiek kaut kas jauns, lai notiek kaut kas vēl nepieredzēts, lai notiek tas, kā es arī minēju, es esmu ļoti daudzos ierakstos, kad mēs nesam atbildību par to, ko mēs paši vēlamies, ko mēs paši izsakam un ko mēs paši darām. Februāris ir dzīvot katru dienu te un tagad brīdī.
nezinot to, kas uz priekšu notiks. Nav vairs šī platforma vairs neparedz to, ka tev būs skaidrs kaut kas uz priekšu. Tikai darot, tikai realizējot, tikai esot brīdī, pieredzot jebko, ko tev noliek priekšā. Notiek process, notiek kaut kāda veida skaidrība, notiek kaut kāda veida patiesība. Tas nenotiek vairs tik ļoti kaut kādās prāta programmās, kas vairāk tev nekalpo, kas neko nedod, kurās tu vandies iespējams kā cilvēks uz apli. Notiek caur tevi, caur atvērtu sirds centru, caur atvērtu balss centru, caur rīcību, caur tīriem nolūkiem, caur darbību. Un tev dod to, ko tu vēlies. Ir šī platforma, ir šis tāds next level, uz kuru kāpj daudzi, uz kāpju arī es, ar ļoti tādu milzīgu īstenībā pateicību par to, kad es esmu viens no, kad es to pieredzu, kad es to sajūtu. Tas avatāra stāvoklis, kāds ir, viņš ir, tā nekad nav bijis šādā stāvoklī. Avatārs, tātad ķermenis, kad tu skaties uz sevi, tu redzi pilnīgi citu cilvēku. Fiziski tu redzi citu cilvēku. Es nerunāju vispār par enerģiju, es nerunāju vispār par to, kas tiek cauri laists, cik milzīgs kvantums, ne tikai caur mani, bet caur tiem cilvēkiem, kuri jau ir atmodušies, kas notiek, un cik ļoti pieņemoši uz to visu ir jāskatās, lai vienkārši kaut kādā brīdī būtu vienkārši tā kā labvēlīgam pret sevi, cik ļoti šie nākošie, katrs nākošais pakāpiens māca un parāda tādu labvēlību pret sevi, cik ļoti parāda, kā balansēt šo sievišķīgo un vīrišķīgo sevi, un es arī to pieminēju šajā komentārā, kad es mīlu savu iekšējo vīrieti ar to, kad viņš man ir vienkārši dievīgs, mūžīgs. Tāpēc, ka viņš spēja tik daudz tādā vienkārši, tādā sievišķīgajā maigumā iznest cauri, izdarīt, realizēt, parādīt, dot, un kad es to redzu, ja, un kad es nostājos šajā savā jaudā, enerģijā un šajā jaunajā pārdzimšanā un tajā, kas top, ka tas jaunais, kas top, kad es spēju balansēt un kad jūs katrs spējat balansēt katru dienu no šodienas turpmāk uz priekšu, katru dienu tā uguns enerģija ir vienkārši, viņa ir tiešā vai pārnestā nozīmē, viņa vienkārši izdedzina visu to, kas vairs nav vajadzīgs. Tur vairs nav pilnīgi nekā negatīva, toksiska, kas pazemina visas tās enerģijas, viņas vienkārši sabrūk tās enerģijas priekšā, kas pašlaik notiek. Un tā ir no vienas puses tāda svētība, kas notiek. Ja, tas, kas nolasa tiem cilvēkiem, kas nolasa šo enerģiju. Un es zinu, ka tikai ne es to nolasu arī ļoti daudz citi cilvēki, kas to sajūt caur sevi. Ja, kad tas nav fiziskajam avatāram, ja, kā es saku, man ir tikai vienkārši vismaz vai kārtīgi jāieķers krēslā, ja, un jāiet līdzi pa to kalniņu, kur iet augšā, lejā, kur ir ļoti daudz izaicinājumu, kur notiek kaut kas neparedzēts, kur kaut kas jauns, kur tas viss caur sevi kaut kādā veidā, tas, kas ir uzņemts kā zināšanas kaut kādā brīdī, ka tev tagad tas ir jāparāda un jāliek lietā attiecībā pret sevi un attiecībā pret savām atbildīgajām izvēlēm. Tā ir pamatīga, kapitāla, dievišķa pieaugšana, kas tagad notiek cilvēkos. Uzņemties atbildību par to, ko tu vēlies darīt, kur tu vēlies dzīvot, kā tu vēlies dzīvot, ko tu vēlies realizēt, ko tu vēlies pieredzēt. Un ja tev ir skaidrs mērķis,
caur patiesu atvērtu sirds centru. Viņi saka tev, ņem pieredzi, esi gudrs tajā visā iekšā. Kāpēc nevar 100% paredzēt, piemēram, šo te enerģijas lauku uz priekšu, kāpēc viņš ļoti tāds mainīgs un neparedzēts, tāpēc, kad nav vairāk prātā šo te programmu, kas kaut kādā veidā ierobežo, aptur un aizturēs kaut kādām bailēm, jo viņu nav vairs, nav šo programmu, ir citas programmas, viņas savādāk arī šīs te, iespējams kaut kas no vecā, viņš nolasās pilnīgi savādāk šajā platformā. Absolūti savādāk, tas viss ir tikai un vienīgi uz ieguvumiem. Tikai vienīgi uz ieguvumiem. Un nerāda uz priekšu ļoti daudz, tāpēc katra diena, katrs kaut kāds posms, cikls, viņš ir tev jauns pārsteigums. Pašam priekš sevis. Kā tu vēlēsies, kā tu runāsi, kā tu darīsi, ko tu izvēlēsies, cik patiesi atklāts tu būsi, tas arī notiks. Tas arī notiks, un tas arī notiek. Tāpēc neesat par neko pārsteigti. Tas, kas notiek, katra realitātē, jūs katrs pats esat par to atbildīgs. Jūs to radiet. Neviens cits. Vairs šī laika līdiņa neļauj pārlikt atbildību ne uz vienu citu cilvēku. Neviens neatnāks, neviens neizglābs. Jā, man kā sievietē ir iespējams iekrīt kaut kādā savā tajā maigumā iekšā, kur patiešām būtu forši, ja fiziskā plānā kāds teiktu, visi labi. Neviena. Ja? Bet nevis tikai tas, kas ņem šo enerģiju, ne tikai tas, kas barojās, ne tikai tas, kas krīt loģiski, ka dievišķā plūsmā esoša sieviete ir enerģētiski garšīga. Es to apzinos. Bet tā jauda un tas spēks, kas cauri plūst, viņš nepieņem neko mazāku. Viņš nepieņem neko, kas nāk ar kaut kādu veidu bailēm, kas nāk ar kaut kādu veidu asti starp kājām. Nav vairs šīs enerģijas, nav šīs enerģijas. Netur šī te šodienas platforma enerģiju, kad jūs baidaties realizēt, kad jūs baidaties pieredzēt, kad jūs baidaties. Par ko jūs vispār baidaties? Tāpēc balansējam savu enerģiju starp sievišķīgo un starp vīrišķīgo. Pieņemam, apvienojam šīs enerģijas, izsakam skaidrus nolūkus, skaidrus mērķus, pieredzam un daram. Vēl, ko es vēlos pieminēt, sapņi sāk aktivizēties, to man vienkārši nodod arī meitenes no manas grupas, no manas kursa grupas, kad notiek ļoti daudz atbildes, arī caur avatāru, notiek procesi, kur cilvēki tiek novesti līdz pašai apakšai, iespējams caur kaut kādām saslimšanām, saaugstēšanām vai jebkam. Arī avatāru var just labo vai kreiso pusi, uzdodiet jautājumus sev, runājiet ar sevi, esat ieinteresēti sevi, un caur sapņiem notiek ļoti daudz atbildes. Notiek ļoti daudz atbildes šodienā. Ļoti daudz atbildes notiek. Spējat viņas sadzirdēt, noklausīt, saklausīt, spējat viņas uztvert. Parādiet sev, cik daudz to, ko jūs esat izzinājuši, apzinājušies, izplatušies, cik jūs to tagad liekat lietā. Ne tikai runājot, bet arī darot attiecībā pret sevi. Mīļie, februāris ir kaut kas jauns, kaut kas nebija. Šī platforma nav bijusi. Viņa paredz ļoti skaistas, vērtīgas, piepildošas izmaiņas. Mīliet sevi. Cieniet sevi, ejiet un dariet, ejiet un pieredziet, dodiet sev iespējas būt šeit un tagad, katrā brīdī, savā dievišķajā plūsmā, savā pateicībā, savā garšīgajā enerģijā. Paņemiet tikai to, kas jums atsaucās, nepaņemiet un neklausieties un nepieķeraties pilnīgi nekādai informācijai, kas ar jums nerezonē. Iespējams, šo informāciju nenolasa viss, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz no tās platformas, kur iespējams vēl tie cilvēki, kas nav, kuriem nav acis vaļā, ja, ko viņi nenolasa šo informāciju, bet es esmu pateicīga katram, kas ienāk,
kas ieliek sirsniņu, iespējams uzraksta kaut kādu savu vērtīgu domu. Ja tev nesaskan un tev liekas, ka kaut kas nav pareizi, tu nekomentē. Nevajag komentēt. Man nevajag tavas ilūzijas, lai tu viņas atspēlē pret mani. Man nevajag. Palieciet savā gudrībā, palieciet savā viszinībā, palieciet tur, kur jūs esat. Man neinteresē.